Sveiki, man dārgie skatītāji, es esmu Igors, un šis ir jaunais projekts Kurzemes špūri, kurš atspoguļos autosportu Kurzemē un arī ārpus tās. Šīs dienas saruna būs ar galveno sporta klubu Kraudžu šefu Daini. Nu, Daini, pastāsti, kas tajā tev aiz muguras ir un kas te notiekās jau kuro gadu pēc kārtas? Nu, labdien visiem, jā. Te aiz muguras man ir amatieru sporta klubu Kraudžu autotras. Nu, šis jau ies 5. gads vaļā, kamēr mēs pastāvam un cīnāmies ap visu. Vasaras sezonā 6-7 sacensības. Nu, tā puikas cīnās. Un braucēji daudz? Nu, sākumā bija vairāk, tad mazāk. Nu, es plānoju šogad, ka varbūt, ka būs atkal vairāk. Tāpēc, ka ir dažas izmaiņas. Veikts gan tehniskais nolikums standarta klasei. Ir sacensību nolikums, drusku izmainīts, nu, tas viss mājaslapā ir izlasams. Nu, braucēji ir vietējie vai arī no citurienes atbrauc šitiem pabraukt? Nu, praktiski braucēji ir mazāk vai vairāk kā kur reizi praktiski no visas Latvijas. Ir no Skrīveriem, ir no Jēkabpils, ir no Rīgas, Valodas Jānis. Ir vietējie, jā, patstāvīgi, kas brauc arī. Nu, ciemiņi ir. Nu, es esmu redzējis, ka Latvijas šiem braucēji satiek kaut kādi uzstartējuši, tā ir, jā? Ir, jā. Spīķkungs te ir bijis arī braucis, jā, ir tā lieta. Jā, nu tā jau vēl smuko. Nu vispār, ja par šito jautājumu pieduros, jā, tad var visiem pastāstīt tādu lietu, ka ir jaunuma LAF kodeksā izmaiņas izdarīts, jā. Un ar šī gada, jā, es nezinu, kad pieņēma to, sapulcs bija 14. martā. Pieņēma izmaiņas kodeksā, kad drīkst braukt arī LAF darbinieki pie amatiem. Jā, nu kā tas radās, kāda tā ideja te bija? Nu, pats sākums vispār nemaz nav te Ugala. Pats sākums ir Ugalas darbnīcas. Nu, jā, tās bija tīrs krumgungs, jā. Nu, te jau tas līmenis drusku ir augstāk laktiņu pacēlas, jā, es domāju, ka tagad jau iet vaļā amatieru autokross. Bet, nu, 5. gads jau ir šī trasē Kraudžu izstrādājot tajā grandas karjerā. Amatieri ir ne tikai te Kurzemē, arī tur Jēkabpilī, nu pasanāk pa visu Latviju, un cik es dzirdēju, kad ir tagad apvienojušies zem vienas biedrības, tā ir? Jā, tāda lieta ir, jā. Ir šogad sākumā tika panākt vienošanās starp 4 amatieru klubiem. Tas ir Krāslavas auto motoklubs, Ludzas 5 rati un Jēkabpils mūsu sadarbības partneri akka, autokrosa apvienība. Un izveidojam, jā, 4 klubu apvienību praktiski. Bet, nu, mēs tālāk darbosimies kā līdz šim, katrs savu klubu ietveros. Nu, ja vajadzēs, tad izmantosim arī klubu apvienības iespējas. Jā, ir tāda lieta. No cik gadu vecumu te var mēģināt jau braukt? Te var mēģināt braukt no 9 gadu vecuma. Nu, tad pastāst par to koncepciju. Jā, nu, izveidojusies kluba apvienība, jā, 4 klubu sastāvā. Pagaidām ir arī, kas vēlās vēl iestāties, bet, nu, tur ir noteikums, ka jābūt klubam savai trasei, jā, ne visi to var izpildīt. Un arī klubu apvienības ietvaros pieņēmām Rīgā, visi satikamies klubu līderi, pieņēmām koncepciju, kur galvenie mērķi. Nu, arī tie galvenie mērķi ir mājaslapā. Atspoguļot, tos var izlasīt. Mājaslapas nosaukums ir www.skkrauki.lv. Nu, tad nedaudz par to standarta grupu. Es redzēju, ka tur ir izmaiņas kaut kādi profi un amatieri. Jā, ar šo sezonu izveidojam 2 klases. Viena ir priekšpēdziņas brīvā klase, kur brauc priekšpēdziņas automašīnas, nu, ar tuningotiem motoriem, kārbas un bloķi un tā tālāk. Un ir otrā klase, ir apvienotā klase, kas sevi ietver, var teikt, apakšgrupas. Jā, tas ir priekšpēdziņas standarta klase, kur ir atsevišķi arī tehniski nolikumi mājaslapā. Tur iet klāt arī klasika brīvā klase, klasika standarta klase un open klase. Nu, kaut kāda standarta grupai, kaut kāda mēzga, nu tā uz Nu, jā, ir loģiski drošības noteikumi dugs, jā. Un dzēsēšana drīkst pārtaisīt tādus īsus vārdos, jā. Un piekar brīvu, jā, amortizātoru. Bet praktiski mezgliem, galveniem mezgliem, dzinējiem, kārbai
tiltiem ir jābūt standartā. Un no kādām riepām? Riepas brīva izvēle. Vienkārši kāds ir tāds ar tādam brauc, jā? Nu, praktiski no folkreis atšķiras ar to, ka cilvēks, kas ieguldīs, ir sirds un dvēseli savā mašīnā, nav obligāti jāpārdod tā atšķirība tāda. Un arī riepa izvēle nav ielas riepas, bet var braukt ar kādam krosriepam grib. Jo, vai kaut kur informācijas kaut kāda manī, kad amatieri domā, tā kā folkreis kaut kādu grupu izveidot priekš folkreis sistēmu, kaut kā tāda, kaut ko nav tā, vai tās ir tikai baumas? Nu, nē, nu kāpēc? Tas nav baumas. Praktiski ir tā, mēs nedomājam, ja, ka vajadzētu, teiksim, ar lafu tur strīdēties, mēģināt cīnīties. Ja. Praktiski katrs, kas grib, drīkst braukt, kur grib, tas ir ierakstīts sporta likumā, kā tādā. Un jā, mēs varam arī šo sezonu laist folkreis klasu, nav problēma. Mēs domājam pārsvarā par dalībniekiem un par autokrosu, kā tāda Latvijā. Ja tagad es tā kā vienāds, es skatos, ka gonka noteikās visu brauc, un es tagad sēžu te augšā pie šī tā galdiņa, es arī gribu braukt. Kas man, ko man jāsāk? Nu, pirmais ir jāizlem, ko vispār grib. Kādu piedziņu grib, priekšpiedziņu, aizmuguras piedziņu. Cik cilvēks var atļauties naudu tērēt, lai kaut ko būvēt, ja. Un nākšais gājiens, ja ir izvēle izdarīt, praktiski ir jāmeklē atbilstoša automašīna. Nu, nākušais, ja mašīna ir iegādāta, vai tas būtu BMW, jā, 318, 302 vai Golfs, priekšpiedziņa. Nākušais gājiens ir tāds, ka ir mūsu mājaslapa jātais vaļā. Mājaslapā tehniskais nolikums ir atspoguļots brīvai klasei un standarta klasei. Bet tu arī būtu gatavs palīdzēt vienam iesācējiem ar kaut kādiem jautājumiem, nu, atbildēt un kaut ko pamācīt, uz to tu būtu gatavs? Es domāju, ka ne tikai es uz to būtu gatavs, bet uz to gatavs būt jebkurš, kurš ņem dalību, teiksim, sacensību rīkošanā. Tāpat varētu teikt tas pats Egils Zibergs. Es domāju, tāpat Aleksandrs Kaupušs, es domāju, tāpat arī tu palīdzēt. Jā, arī es braucu ne tikai amatieros, bet arī Latvijā. Tā kā un es arī savu padomu neliekšu, jā. Vairāk tādos organizatoriskos jautājumos. Kad ir pirmais vasaras posms, kad sākās sezona? Un kurā vietā? Šogad pirmais vasaras posms. Nu, kā jūs redzat, te viss možās no ziemas, jā. Te nebūs izbraucams, nākuši mēnesi vēl tas ir tā, jā. Nu, ir sarunāt Pops, 15. aprīlis Pops autotrases sezonas atklāšana. Un ciemiņā būs gaidām? Nu, it kā jā. Tad jau redzēs. Pops trases patīk arī izbraukt daudziem sportistiem, arī no tālākas puses, jā. Nu, skaidrs. Nu, paldies tev par informāciju un novēl tev veiksmi. Nu, lūdzu, un ko tev pateikt skatītājiem? Vēlējam kaut kādu? Nu, vēlējam, es varu pateikt tādu, ka es zinu, ka ir daudz tādu, kas gribētu braukt, jā. Nu, tad šī arī tā vieta, kur nekāds šķēršļi nav likt, jā. Vajag drusciņi līdzekļus, nedaudz līdzekļus, jā. Tas arī koncepcijā rakstīts, ka mērķis ir, lai katrs varētu nodarboties bez sponsoru piesaistīšanas. Es domāju, pilnīgi standarta grupā tas ir pilnīgi pieejami, jā. Un var mašīnu standarta grupā uztaisīt gan priekš, gan aizmugurs pēc izvēles un piedalīties sacensībās. Dabīgi jāievērojas sacensību nolikumu noteikumu un sacensību kārtība, tehniskais nolikums. Nav nekas neiespējams. Šoreiz, man dārgais skatītāji, tas arī būs viss. Tiekamies pēc mēneša nākamajā raidījumā Kurzemes špūre.